Igauņus es arī nedaudz slavēju, ka viņiem ir seja ārpolitikas. Ja? Tas ir IT. Igauņi balso internetā 20 gadus. Pēdējās vēlēšanās ļoti labi būs domstarpības, vismaz interesanti būs 40 līdz 50% Igaunijas vēlētāju balso internetā. Jā, viņiem nav īpaši daudz sekotāju. Igauņiem IT speciāls vienmēr saka, nē, ka tas nav droši un tā tālāk, bet Igauņi pasmējās un iet tālāk. Un viņus zina pasaulē kā IT lielvalsti, to, ka viņi var. Pasmējās? Mārketings. Tos pašus 20 gadus arī viņiem visu laiku viņus aicina to visu klapēt ciet, jo tas nav droši. Un, mēs nezinām, kas tur notiek aizmugurē un cik daudz vispār tās balss ir īsts. Pagaid, pastīsimies. Tiešām Eiropas parlamenta vēlēšanas, pašvaldību vēlēšanas, Rīgikogu vēlēšanas. Es varu uzreiz pateikt. Puse no vēlētājiem iet, neiet, viņi balso internetā. Viņi to dara, uzticās. Nav Rīgikogu deputāts Puķins ievēlēts, vai es nezinu, Medveģevs vai kāds. Nav vēl izgudrots algoritms matemātisks, kurš atbilst mūsu satversmei. Tātad katrs cilvēks var nobalsot vienu reizi. Ir zināms, ka viņš ir nobalsojis pa kādu kandidātu. Un tad šim te kandidātam ir jāvar zināt, cik daudz cilvēku ir par viņu nobalsojuši, un tam visam ir jābūt savienotam savā starpā, tā ka to var pārbaudīt visos virzienos, bet nevar pārbaudīt, par ko es esmu balsojis. Un kandidāts nevar pārbaudīt, kas par viņu ir balsojuši. Tāda algoritma vienkārši nav. Līdz ar to, jebkurš elektronisks vēlēšana kaut kāds risinājums būtu antikonstitucionāls. Jā, un tas ir tas parastā pieeja. Un es saku, ir kritiķi, ka suņi rej, Igauni iet tālāk, un viņi zinām, kā IT lielvalsts. Un tas atkal ir par tām idejām. No mārketinga viedokļa izcili, jā. Nē, tiešām izcili, un cilvēki arī uzticās Igaunijā, Igauņi. Ja pusvēlētāji paņem ID kartu un nobalso.